Un tā ir Iveta Apkalna, Dita Krenberga un Pēters Plakitis. Uzreiz ķeršos pie radiem vērsim tātad atklāšanas koncerts. Festivālu mēs atklāsim ar Samuelu Barberu, Togata Festival, kur atskaņos Iveta Apkalna. Tālāk mēs turpināsim ar Pētera Vaska koncertu flautai ar orķestri, kur solisti būs Dita Krenberga. Un tālāk mēs koncertu otro daļu turpināsim ar Pētera Plakita sasaukšanos par 5 būtējiem un simfoniskiem orķestrim. Un koncerta noslēgumā pati lielākā būtu intriga un 12. Liepājas koncerts, pirmā atskaņojums Artūra Maska klavieru koncerts. 12. Liepājas koncerts klavieriem ar orķestri un solists Reinis Zariņš. Es varbūt uzreiz sāku došu vārdu Ivetai un mazliet par Samuelu Barberu un par pirmajiem iespaidiem šodien par koncertzāli, par orķestri, jums jau bija mēģinājums kopīgs. Paldies! Katrā ziņā man patiešām iespēja ārkārtīgi daudz. Pirmkārtām, absolūti pirmā reize šeit, lielajā, skaistajā dzimtenā. Man liekas, ka spīd ārā saule, tāpēc arī vajadzēja, vai tiešām spīd saule. Es esmu šajā ēkā jau no 9:30, neesmu bijusi ārā, un man liekas, ka no iekšpuses raugoties ārā ir saulains pavasars. Un arī ļoti patīkami, ka mēs jau esam arī šorīt mēģinājuši. Man vienmēr patīk atbraukt un uzreiz ķerties pie lietas. Es iedos Liepājā vakar un arī devos uz lielo zāli. Man ir ļoti liels prieks un arī pateicība šī gadījumā Ventspils mūzikas skolai, kas ir aizlīnējusi ēģeles šim koncertam. Un man ir arī, protams, ļoti liels pagodinājums būt, es saprotu, pirmajai ēģelniecei, kas spēlē šeit, šī brīnišķīgajā koncertzālē. Un man šķiet, ka arī šī skaņdarbs Samuela Barbera Togata Festival ēģelēm un orķestrim pirmatskaņotājā Latvijā. Kaut gan skaņdarbs nav sacerēts ne šodien, ne vakar, ne aizvakar, ne arī 10 gadus atpakaļ. Bet šo skaņdarbu līdz šim Latvijā neviens nav atskaņojis. Lūk, šī iemesla dēļ nav bijusi piemērota vieta, kur to darīt. Jo šis ir tipisks koncertāns skaņdarbs, kur ir nepieciešama liela skatuve, kur ir ļoti liels orķestrs sastāvs, tamdēļ automātiski atkrīt Rīgas doma ēģeļu lukta, kur vienkārši orķestrs neietilpt. Arī ēģeles nav īstenībā stilistiski atbilstošs un pietrūkst arī taustiņi, ja tas ir vācu romantiskais instruments. Nu, lūk, un tā var ļoti daudz iemeslus minēt. Un es esmu patiešām ļoti priecīga un pagodināta, ka es esmu šeit un ka arī šī mūzika dzīvo, un jācer arī dzīvos turpmāk. Un ceram, šis nebūs pēdējais ēģeļu koncerts šeit, šī zālē. Un ļoti liels prieks, patiešām liels prieks, satikties atkal ar Artūru Lakstīgo un Liepājas simfonisko orķestri, jo pagājušā reize mūsu tandēmā bija atklājot Reizeknes koncertzāli Reizeknes Latgales vēstniecību kors, kur mēs muzicējām Gilmāna simfonijā ēģelēm ar orķestri. Un man šķiet, ka tas ir kaut kā zīmīgi. Ja? Mēs tā ieskandinam jaunas koncertzāles, mēs ieskandinam pirmos ēģeļu koncertus, mēs iesākam jubilejas festivālus, un tā mēs varētu turpināt. Jā. Paldies, Iveta. Pētera Vaska flautas koncerts noteikti daudz tie, kas seko līdzi, arī sociālos tīklos, mūsu aktivitātēm ir pamanījuši, ka mūsu ieraksts pavisam ir nominēts daudzos dažādos pasākumās, arī pasākumā, kas notika vakar. Mēs gan balvu nedabūjām zelta mikrofonā par kā gada labākais akadēmiskās mūzikas albums, kurā ir Pētera Vaska flautas koncerts un 3. simfonija. Šo ierakstu ir ļoti augstu novērtējuši, kas man ir tiešām liels pārsteigums. Visi tādi ietekmīgākie mūzikas ierakstu apskatnieki un kritiķi, un jūs noteikti varat, mēs neesam iztulkojuši, tāpēc es neņemšos tā teikt, kas tur ir, bet ļoti augsti ir ciltināti gan solisti, gan orķestra un viss tas kopējais sniegums. Un šodien pirmo reizi, liekas, kad ar orķestri atskaņos, ne šodien, bet piekdien, Dita ar orķestri pirmo reizi šo flautas koncertu, ja nemaldos, tiešām izpilda Daļā dzimuma pārstāvi ar orķestri, un tas, ko es uzsveru arī iepriekš, jo, manuprāt, tas koncerts uzrakstīts ir ļoti tāds vīrišķis, kas prasa tiešām ļoti tādu fizisku izturību un tādu tiešām arī tādu ļoti grūts no daudziem dažādiem aspektiem, un tas, man liekas, parāda to, ka Dita šo uzņēmās,
cik mūsu 21. gadsimta sievietes ir ļoti stipras un spēcīgas, jā, un mums ir ar ko lepoties. Un, varbūt Dita došu tev vārdu, kaut ko īsumā par Vaska Klaus koncertu. Ai, es sajūtos tāda ļoti stipra. Jā, pilnīgi piekrīt tev Atver. Kad es pirmo reizi dzirdēju Pētera Vaska flautas koncertu, pirmo ieskaņojumu, jo šo koncertu viņš ir veltījis Ķelnes Filharmonijas orķestra pirmajam flautistam Mihailam Faustam. Un man ārkārtīgi iepatikās šī muzika, un, protams, man bija liela vēlme kādreiz to atskaņot, bet es sapratu, ka, jā, tā ir augsta latiņa, ko Pēters Vasks ir uzlicis no flautista prasot vislielākās profesionālās iespējas, kādas viņš varētu sniegt. Un pēc neilga laika man bija iespēja nospēlēt vienu no šīm daļām, trešo daļu, 18. novembra koncertā Lielajā ģildē. Un toreiz Pēters Vasks teica, Dita, es būtu ļoti, ļoti laimīgs, ja tu kādreiz kaut kur varētu nospēlēt visu koncertu. Pagāja daži gadi, un es saņēmu zvanu no Atvera Lakstīgals. Paldies tev, Atver, ka tu biji tas cilvēks, kas vēlējies ierakstīt šo flautas koncertu un ka tu vēlējies piedāvāt man šo iespēju. Un, protams, tas bija kopīgs lēmums ar Pēteri Vasku. Un tā mēs pagājušā gada septembrī 3 dienās, 2 sesijas dienā, ļoti smagā darbā to paveicam. Un, lūk, rezultāts ir tiešām ļoti iepriecinošs, jo recenzijas ir labas. Un tagad piekdien ir mans lielais izaicinājums šo koncertu atskaņot publikai. Tā kā es esmu ļoti laimīga un pateicīga par to. Es turpināt pastāstīšu mazliet par to intrigu vēl, kas ir, ko es minēju sākumā, 12. Liepājas koncerts un Artūrs Maskats. Es ļoti ceru, ka Artūrs novēl viņam veselību, viņš ir apslims. Viņš bija uz pirmiem 2 mēģinājumiem klāt ļoti pārdzīvā līdzi, jo tas ir tāds, kā piedzimis jauns bērns, jā, un kur gribās visu to labāko viņam un visu laiku apšķibināt un tā. Bet mūzika ir tiešām brīnišķīga. Mūzika ir lieliska, mēs vēl strādājam, mēģinām kaut kādas tur niansītas tur uzspodrināt, kaut ko varbūt, kas pa daudz ir, kaut ko varbūt noslēpt varbūt vairāk, un tieši iet šis radošais process vēl joprojām. Un es domāju, ka mēs piekdien dzirdēsim brīnišķīgu rezultātu, jo Reinis Zariņš ir, manuprāt, viens no tādiem iejūtīgākiem, kaut kādā ziņā arī oriģinālākiem pianistiem, jo pat spēlējot kaut kādas zināmas klasikas darbus, vai piebūtu iepriekš, ko mēs esam atskaņojuši Brāmas klavēru koncertus vai kāds cits, vienkārši viņš pilnīgi man neatgādina nevienu pianistu. Viņš ir unikāls savā ziņā, un tas ir tiešām kā tāds dārgums latviešu, teiksim, tādā izpildītāja mākslinieku vidē, un man liekas, ka šis tandems ar Maskatu klavēru koncerts un veltīts Reinim Zariņam. Pats Artūrs Maskats teica, viņš jau pats sākumā zināja, kad viņš rakstīs klavēru, tad to spēlēs Reinis Zariņš. Un tā arī tiešām tas ir noticis, viņš ir uzrakstīts, jā, un mēs gaidām visi pirmaskaņojumi. Bet tas vēl nav viss koncertā, kā jau teicu, atklāšanas koncerts, un koncertā mums nav tikai šīs burvīgās dāmas un Reinis Zariņš, bet arī vēl 5 citi solisti. Un tie ir pūtēji, brīnišķīgi pūtēji, tā ir flautista Aneta Toča, flautists Miks Vilsons, oboists Egils Upetnieks, klarnetists Guntis Kuzma un mežasnieks Artūrs Šulcs. Viņi muzicēs Pētera Plakita skaņdarbā Sasaušanās. Šis ir ar kaut kāds unikāls skaņdarbs kaut kādā ziņā, kur mēs varēsim vēl vairāk iepazīt, izprast un apbrīnot lielā dzintara akustiku. Jo Sasaušanās ir skaņdarbs, kur solisti grupai, kur solisti nav kā ierasts, mēs redzam uz skatuves, bet viņi ir katrs savā kaut kur koncertzāles vai skatītāju daļā vai kaut kur, un viņi sasaucās viens ar otru un sasaucās kopā ar orķestru. Un tas būs kaut kas tāds interesants, un tad mēs varēsim arī vēl vairāk, teiksim, apbrīnot un novērtēt, cik mums ir šeit lieliski akustika šajā koncertzālē. Un es ļoti priecājos, ka Pēters Plakīts ir ar mums šobrīd klāt, jo viņš ir man ļoti liela autoritāte, viņš ir unikāla personība. Un, ja jūs sekojat arī kultūras aktivitātēm, viņš pavisam nesen varat noskatīties Latvijas televīzijas arhīvā, kad ir
Latvijas nacionālajie dārgumi, Pēters Plakidis, jā, un mēs ļoti laimīgs, viņš ir šeit kopā ar mums, un Pēters saka kaut ko. Jā, saka kaut ko savām sajūtām un kā tu zāle un viss. Man ļoti patīk šeit būt, Liepājā, kā pilsētā. Ar Liepājas simfonisko orķestri mani saista vairāk priekšnesumi, tas ir pagājušas stāsts. Šeit ar liepājniekiem skanēja mans pats pirmais nozīmīgais opus, muzika klavieriem, stīgām un timpāņiem, kurš vēl turklāt izbraukāja tūri pa Malaiziju. Timpāņu vietā spēlēja uz malajiešu gongiem. Pūs paši citais bija stipri amizanti, es teikšu. Varbūt ne visai atbildi iecerēju, bet tomēr savu interesantu svaigumu tie speciāli šai tūrei tika uzrakstītas 2 dziesmas Liepājniecei, Marikai Tropinai. Es neturpināšu sarakstu, bet es esmu ļoti priecīgs, ka pilnīgi jauns solistu sastāvs un cits orķestrs uzņēmās šo pagrūto darbu. Arī uzrakstīt nebija viegli, jo katram solistam vajag kaut ko, ar ko parādīties. Kad darbs ir sarakstīts 70? Jā, kāds 4. gadsimts jau pagājis, ko viņš rakstīšanas vismaz. Es domāju par katru solistu atsevišķi un par visiem kopā. Un, lai būtu racionālāk izdomātā, katram solistam vajag vienu lēnu solo un vienu virtuozu. Kā minimums, un negadās kaut kas vairāk, gan jau nāks vietai pa labu. Ļoti priecājos šajā sastāvā tagad dzirdēt 4. gadsimtu. 4. gadsimta festivālā, jā, festivālā varam teikt 25 gadu, 4. gadsimts, jā, tiešām. Jā, to festivālu varbūt vēl tā īsumā kopumā, jā, mēs tā vairāk pieskārāmies šim atklāšanas koncertam, bet, teiksim, tās detaļas par visiem pārējiem koncertiem noteikti mums ir šie informatīvie materiāli ļoti daudz. Bet jā, daudziem noteikti ir jautājumi, kāpēc, teiksim, tur tā vai šis, teiksim, formāts ir tāds vai savā